Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Vienmēr paļaujies uz Dievu. Šodienas rakstu vieta. Es gaidīju uz to kungu, un viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu saucienu. Viņš mani izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām dūņām un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams manus soļus. Manā mutē viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu mūsu Dievam. 40. psalms, 2. līdz 4. pants. Šodienas pārdomas. Kad tu grūtībās paļaujies uz Dievu un vērsies pie Viņa, Viņš to īpaši novērtē. Apzinies, ka tava paļāvība uz Dieva spēju palīdzēt visos apstākļos atraisa Viņa rokas rīkoties īpašā veidā. Labs piemērs tam ir lasāms Mateja evaņģēlijā, kad Pēters, ejot pūdens virsū, izbijās no viļņiem un sāka grimt. Pietika tikai piesaukt Jēzu, un viņš tūlīt atvēra Pētera roku un izglāba savu mācekli. Draugs, neatkarīgi no tā, kā tev klājas, Dievs vienmēr ir tev līdzās, lai nodrošinātu glābšanas ceļu. Daudziem ir viegli paļauties uz Dievu, kad klājas labi, taču patiesi mūsu ticība tiek pārbaudīta tieši grūtībās. Mācies paļauties uz Viņu gan priekos, gan bēdās, gan lietainās dienās, gan saulainās. Šodienas lūkšana. Tēvs, es apņemos ticēt, ka bedres, kurās es iekrītu, ir tikai pagaidu pieturas ceļā uz uzvaru, ko Tu man esi sagatavojis. Es izvēlos paļauties uz Tevi, jo zinu, ka Tu esi ar mani. Tu uzklausi manu saucienu un cel mani drošā vietā. Patiesi, Tava roka nekad nav par īsu. Tu esi uzticams. Jēzus vārdā. Āmen.